Kā jūs redzat, esmu tikko pamodusies, man šķiet, ka mans pieris ir rakstīts, mati vēl ir zaķēs, TikTok metodas, vai ne? Mēs šodien dosimies uz Tallinu, tādā nelielā 4 dienu izbraucienā. Vienkārši atpūsties, paskatīties, kas tur ir labs, jo es personīgi tādā apziņas vecumā uz Tallinu neesmu bijusi tādā tīra ekskursijā. Ir laiks to mainīt. Tā kā jā, mums tagad ir jāsataisās, jāpēd brokastiņas, un tad mēs dosimies uz autoostu, jo mēs esam izlēmuši, ka mēs brauksim uz Tallinu ar autobusu, lai abi divi varam atpūsties, nevienam nav jāstūrē un izbaudīt braucienu vienkārši uz pilnu klapi. Tā kā, jā, kā jūs saprotat, es jūs ņemšu līdzi un dosimies kopā baudīt Tallinu. Mēs esam galā un esam savos apartamentos, kuros paliksim turpmākās 3 naktis, un tad es parādīšu, kā te izskatās. Tātad ienākam iekšā, te mums ir, kur pakarināt jaciņas. Te pa labi mums ir duša un tualete. Spoglīts. Tad te mums ir tāda virtuves un atpūtas zona. Tūlītās vakariņās taisīsim makaronus ar fetas sieru. Te ir galdiņš, pie kura pavakariņot, un ir leduskapis, ir arī veļas mašīna paslēpusies. Un tad mums ir arī otrais stāvs, kur attiecīgi ir gulta. Tāds ļoti mini dzīvoklīts, bet, manuprāt, uz 3 dienām būs tīri ok. Jā, un kā jau es teicu, tad tagad uztaisīsim vakariņas. Vakariņās tad ir pasta ar fetas sieru un tomātiņiem. Un tad jau skatīsimies, kāds būs laiks ārā, jo šobrīd ir diezgan draņķīgs laiks, līst lietus, bet mēs ceram, ka varētu piepildīties prognozes un uzsniegt kaut kāds sniedziņš, jā, lai būtu patīkamāk šeit palikšana un būtu nedaudz patīkamāk pastaigā pa pilsētu un jā, padarīt kaut ko interesantu te Tallinā. Tā kā, jā, skatīsimies, kā tu šovakar būs. Ja noskaidrosies laiks, tad aizdosimies varbūt uz vecpilsētu, paskatīties tirdziņu un kā tur viss ir smuki izdekorēts. Bet, ja nē, tad cerēsim, ka rītā būs labāks laiks un varēsim to rītā realizēt. Mēs izdomājām nedaudz iznākt, izkustināt kājas, pastaigājām pa vecpilsētu, aizgājām arī uz tirdziņu, paskatīties, kas tur notiekās, bet tā tīri izskrējām cauri, domājam, rītā varētu atnākt cerībā, ka būs smukāks laiciņš, jo, diemžēl, laiciņš šodien nelutina. Tā kā mēs gājām ārā no mājas, it kā nelija, bet tagad atkal bišķiņ līst, un tad sniegta līst, tā kā ne šis, ne tas, bet tāpat tās ļoti skaisti un izbaudam Tallinu.
Labrīt! Šodien ir pirmā pilnā diena, ko mēs pavadīsim Tallinā. Es jau esmu nedaudz sataisījusies, jau dzeru savu rīta kafiju un gaidu, kamēr mans draugs atnāks no veikala ar brokastiņām. Pēc tam mums ir plānā doties atkal uz Vecpilsētu, paskatīties, kā tā Vecpilsēta izskatās dienas gaismā un ar sniedziņu. Jā, ir noticis tāds brīnums, ir uzsnicis sniegs, kas ir ļoti patīkams pārsteigums. Un, jā, tad mēs domājam aiziet arī uz kādu muzeju, gan vēl nezinām uz kādu, bet es metu acis uz popkultūras muzeju un, jā, ceru, ka mēs arī uz to aiziesim, bet tad jau manīs. Un tad, nākot no muzeja, atkal iziesim cauri tirdziņam, paskatīsimies kārtīgāk, kas tur ir, jo vakar mēs tā ātri izkrājām cauri. Man vēl ir vēlme aiziet paslidot, ja tur nebūs cenas kosmosā, kā tas ir tirdziņā, ka tur karstviņas maksā 7 eiro, un pēc tam tu pāri bišķiņ tālāk un kaut kādā bārā tu pat 2,50 var dabūt karstviņu. Tā kā jā, ja tur nebūs kosmiskas cenas slidotavā, tad aiziesim arī paslidot. Un jā, tad šī diena mums ir tāda vairāk pa Tallinu padzīvosimies, un tad rītā mums ir plānā izbraukt ārpus Tallinas, bet par to jau tad rītā. Tā kā jā, tādi šodienie plāni. Es godīgi sakot, esmu diezgan slikti gulējusi, jo mēs esam ļoti tuvu ceļam, un jā, ja tu pamosties pa nakti, tad ir pēc tam grūti aizmigt, jo tās mašīnas braukā. Kā arī es nezinu, man kaut kā, slikti gulējās, spilvens bija pa mazu, un tad ir karsti, tad ir augsti, tā kā es neesmu līdz galam izgulējusies, bet es ceru, ka rīt kafija glābs, un man priecē tas, kā ārā ir sniegs, un tas ir viss, ko man vajag. Tā kā dodamies sataisīties līdz galam, paēst brokastis, un šaujam dzīvē! Tātad mēs beidzot esam izčamājušies, pulkstenis ir kaut kādi 12 pāri, un jā, izskatījās, ka ārā būs labs laiks, un ir sniedziņš, un ir mīnus grādi, līdz ar to mums lietus nedraud, bet ārā iznākot ir vējš, un vēl kaut kāds ļoti, ļoti smalks lietutiņš, kas ir ļoti nepatīkami, bet tas nedrīkst mums sabojāt mūsu braucienu, tāpēc, jā, mēs tāpatās dodamies uz Vecpilsētu, un pēc tam droši vien aiziesim pasēdēt kaut kur, varbūt kādu karstīniņu iedzert vai kaut ko tam līdzīgu. Tā kā jā. Tātad mēs bijām ļoti nosaluši, jo ārā tiešām pretīgs laiks, un mēs iegājām kaut kādā burbuļu vafeļu estuvītē, iedzērām kakao, apēdām vienu vafeli, un tagad dosimies uz Pop Art muzeju. Mēs tagad iztaigājām Pop Art muzeju, kas mums abiem ļoti patikās, bija ļoti interesants un bija tā vērts. Jā, studentu biļetes maksāja 13 eiro, un jā, tiešām bija tā vērts, tur bija ļoti daudz ko apskatīt un bija ļoti interesanti.
Tad mēs aizgājām paēst uz Lido, jo ļoti augsts un te gribējās kaut ko silti ēst. Un iedzērām arī siltu dzērienu. Un tagad mēs izdomājam, ka aiziesim atkal uzkāpsim tajā platformā kalnā, no kuras var redzēt visu Tallinu. Un paskatīsimies, kā Tallina izskatās vakarā no augšas. Tā kā jā, šodien mēs sapratām, ka slidošana gan izpaliks, jo ļoti dārgi patiesībā. 9 eiro un plus vēl 5 eiro par slidām. Tas šķiet ļoti, jā, diezgan neadekvāti. Tā kā, jā, tas mums izpaliks. Bet nu nekas, izdomāsim kaut ko citu, ko padarīt. Ļoti piemēroti apavi šādiem laikapstākļiem. Labrītiņ mūsu otrajā pilnajā dienā Tallinā un sanāk arī pēdējā dienā Tallinā. Mēs tagad esam paņēmuši Citybee un atbraukuši līdz kafejnīcai, kur paēdīsim brokastis. Šo vietu es izvēlējos, jo agrāk, kad es nodarbojos ar tramplīnlēkšanu un mums bija sacensības Tallinā, mēs te ļoti bieži mēdzām iegriezties. Un es atceros, ka te bija ļoti garšīgas pankūkas plānās. Un jā, līdz ar to es izdomāju, ka varētu pārbaudīt, vai mana atmiņa mani neviļ un paskatīties, kā te tagad te izskatās un kā te garšo. Laiks gan šodien ir šausmīgi vējains un ir ļoti liela pļura uz ceļiem, bet, nu jā, tas mums netraucē baudīt Tallinu. Tā, es paņēmu saldo pankūciņu. Edgar, ko tu paņēmi? Gaļas pankūciņu ar šķiņķīti un ziediņu. Un tam vēl ir virtulīši un kafijas. Labu apetīti! Pankūkas un virtuļus esam ēduši, garšoja tikpat labi kā pirms vairākiem gadiem. Tā kā esam apmierināti. Vienīgais tur neviens nerunāja angliski. Mums paveicās, ka vīrietis priekšā mums runāja angliski, un tad viņš mums varēja izpalīdzēt ar pasūtīšanu. Bet jā, pie pankūkām tikām, un tagad esam iestiprinājušies un dodamies uz ūdenskritumu. Tā kā, jā, mums jābrauc kaut kāda pusstundiņa ir, un tad jau rādīšu, kā tad tur izskatās. Tā, nu, mēs esam atbraukuši līdz ūdenskritumam. Šeit ir diezgan daudz smuks sniedziņš. Izskatās, ka te nav līs. Tā kā tas ir forši, bet vējš tāpat tās ir diezgan liels. Bet labi, ka mēs esam kārtīgi sartuntulējušies. Nu, kā jūs redzējāt, ūdenskritums ir ļoti skaists. Es pieņemu, ka vasarā viņš varētu būt vēl iespaidīgāks, vai arī tad, kad viņš ir viss sasalis. Bet, jā, tāpatās ir ļoti smuki. Tagad mēs plānojam aizbraukt uz kaut kādu tiltiņu, kas tepatās ir kāds troši tiltiņš laikam. Tā kā, jā, un tad tas ir arī mūsu izbraucienam viss it kā. Tas, kas mums ir paredzēts šodienai. Bet, nu, noteikti vēl kaut ko sadomāsim, jo diena vēl ir gara. Jā, es biju pārliecināta, ka te būs kaut kas stilīgāks nekā vienkārši šāds maziņš tiltiņš, bet, nu jā, tas bija netālu tā kā.
es arī noslēgšu šo te video. Vakarā aizbraucām vēl pēc Mūniņas pie manas vecmammas. Vecmama bija priecīga, Mūniņa bija priecīga, un mēs esam priecīgi par šo jauko izbraucienu. Un es ļoti ceru, ka jums patika šīs te video. Ja patika, ļoti novērtēšu, ja nospiedīs subscribe un patīk šīm te video. Un tad jau, lai tev super duper izdevusies šī te diena, un tad jau tiekamies nākamajā video. Atā!